Sveiki! Tātad esmu jauns YouTubers. Es ļoti interesējos par mašīnām, tīpaši par Sābiem. Un šis būs mans sarunšovs. Jūs varat saprast, par ko šis sarunšovs būs, ja jūs paskatītos šo smuko plakātu, kur es tikko uzzīmēju. Bet, jā, mūsu konteksts būs vairāk par mašīnām un tā tālāk. Tad es sarunāšos. Diemžēl tikai ar jums, tāpēc, ka man nav īsti ar kuru sarunāties. Šodien es jums parādīšu vienu grāmatu, 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Es pats šo visu esmu gandrīz izskatījis. Es tajā video nepateicu, bet mani sauc Matīs. Man es teiktu, ar jebkuru mašīnu jāizbrauc. Kaut vai tā nav arī šajā grāmatā. Tur ir, piemēram, šeit ir dažas mašīnas, ar kurām es pat negribētu izbraukt. Nu, kā piemēram, es nezinu, vai es viņu atradīšu. Bet kaut kur viņa šeit ir. Bet, nu, vienmēr sakot, tie ir ļoti kur ir Markos Mantis M70. Brauc 193 km/h maksimums un apvienotajā karalistē ir taisīta. Šāda te balta. Es neteiktu, ka pārāk smuka. Vai es gribētu ar tādu izbraukt? Nezinu. Bet tālāk skatoties, te jau diezgan smukas mašīnas. Ejot uz vecākiem laikiem, tur jau ir vecās mašīnas un vispārējās jau sākot no 1920. gadiem. Pati pirmā, piemēram, šajā grāmatā ir Alfa Romeo RL, kur ir taisīta Itālijā un brauc 150 km/h. Šādi vēl nav balta bilde. Tātad, jā. Un man personīgi mīļākā mašīna ir Saabs. Visādi modeļi. Ejot pie koncepta mašīnām, tur ir Saabs, kuru sauc Saab Aero X. Tātad ražots Zviedrijā 2006. gadā un brauc 250 km/h maksimums. Šādi viņi izskatās. Interesantākais ir tas, ka viņam jumts paveras kopā ar durvīm. Piemēram, te ir jumts, un viņš paveras augšā un durvis viņam uziet šajā te kaut kā. Tad vēl mums ir ļoti interesanta koncepta mašīna. Ir Peugeot Movie ar 2 O. Tad taisīts Francijā, tad dzinēji nav, un nav noteikti cik ātri brauc, tāpēc, ka viņai nav riteņu. Tātad man nav nejausmas, ko šī mašīna īsti dara, vai viņā var skatīties filmas, vai ko darīt, jo es joprojām nesaprotu un nevaru apskatīties pat internetā. Tāpēc varbūt jūs varat pat ierakstīt komentos, kas tas tāds vispār ir. Skatoties tālāk, ir ļoti smukas mašīnas, ar kurām es labprāt izbrauktu, un arī ļoti dīvainas mašīnas. Bet, jā, tad ir vēl arī viena ļoti smieklīga mašīna. To es atradīšu. Tiešām ļoti smieklīga mašīna. Tā ir Peel P50. Ļoti maziņa mašīna. Arī apvienotajā karalistē taisīta un 61 km/h. Un smieklīgākā lieta ir tāda, ka viņu var pacelt aiz roktura un aizvest, ja vajag. Un viņa nevar pabraukt atmuguriski, tāpēc, ja tu iebrauc ar viņu liftā, ko pat vispār var izdarīt, tu netiks ārā atmuguriski braucot, tāpēc, ka
to nevarēs izdarīt. Šeit viņa izskatās šādi. Es vispār esmu skatījies, kā šitā mašīna brauc. Tieši savā mīļākajā raidījumā, es teiktu. Varbūt ne pašā mīļākajā, bet skatījos Grand Tour, vai tas bija Top Gear, neatceros, visu tie paši čaļi. Ļoti interesants seriāls, Top Gear un Grand Tour. Un tur bija tieši par šo mašīnu stāstīts, kā viņi tur iebrauc Litonārā, netika tāpēc, kā atmuguriski nevarēja izbraukt. Nu jā, bet man vairs īsti nav ko runāt par šo grāmatu. Un man vispār nav ko runāt, tāpēc, ka man nav ideja, par ko runāt. Tāpēc jūs varētu uzrakstīt komentāros, par ko man rakstīt. Kas jums patīk un kas jums interesē par mašīnām, kādu kontekstu jūs gribētu redzēt. Un tiekamies nākamajā video.